Sveiki, šeit atkal mūsu šovs 3 logi, jeb kā dēvē šis čelis to šovu, logi 3. Tātad šajā šovā mēs apskatīsim, kā pareizi ar slotu tīrīt sniegu. Tas nav tāds vienkāršais darbiņš, bet mēs to jums parādīsim vēlāk. Un vēl kā parasti, mums būs tēmiņa, par kuru jūs varēsiet uzrakstīt ar savām SMS-kām un atsūtīt uz mūsu šovu. Mūsu šovu, ko redzēs visa Latvija, respektīvi jūsu viedokli. Tātad, ķersimies pie slotus. Galvenais ir slotu paņemt stingri un aiz slotas kāta augšpuses. Mēs viņu paņemam, rodu rūku pieķeramies šeit un vienkārši pieliekam pie zemes. Un stūviem sniegu nedaudz paceļam augstāk, lai tu nesakrājās tādas kaudzes. Tā kā šīs, jā. Atkāpamies atpakaļ. Liekam slotu pie zemes, stingrs saķēriens atceroties. Un stoika, tātad mugura ir taisna, nedaudz ieliekta, ceļos ietapies, skaties ceļiem. 45 grādu leņas un stūmjam ar brašiem soļiem un paceļam uz augšu. Tāda bija mūsu mācība jums par sniega tīrīšanu ar slotu. Tātad, kā jau iepriekš teicu, ka būs arī aptauņa neliela. Tad šodien jautāsim, vai jums patīk sniegs? Un, ja jums patīk, tad ko jūs ar viņu darāt parasti? Kad viņu satiek. Satiekat? Kad, nesmiesimies par tādām lietām, pat tas nav smieklīgi. Un kad jūs viņu ieraugat, jā? Sūtiet savus viedokļus. Varat arī pretenzijas sūtīt pret mums, ja ir vēlme. Uz tātad numuriņu, kas parādās apakšā ekrānā, jūs jau viņu redzat. Un tātad cigarete tiek nopīpēta. Pastamies apkārt, studija ir tā pati, ziemā ārā pie mājas. Šitā ir māja, jā. Burkāna krāsas, oranža. Jā. Tur ir kaut kāds buss. Te ir galds. Te ir šķurējamais aparāts. Parādi, kā ar to darboties. Nepārtrauksim šo raidījumu. Mums jau nedaudz autora laika. Šodien mums ir tāds pagarinātais šovs. Tātad šī te saucās sniega lāpsta. Ar šo te šķūrē sniegu. Tātad, kā atkal pareizi šķūrēt sniegu ar šo milzīgo lāpstu, kas ietver apmēram kubikcentimetru sniegu. Satēriens ir iz lāpstas turamā malām, stingrs kā parasti. Rokas uz iekšu, neliekam kaut kā šādi, tas būs galīgi garām. Tātad, rokas šeit, stingri, stoika. Sniegs, tas priekšu ir skaties, redziet, te vēl tādi spinerīši, jā. Viņi uzgriežās. Pagaid, parādi. Spinerīši. Viņus var pagriezt, ja ir vēlme. Tātad abi griežās. Tātad atkal satvēriens, un ja gribat ātri notīrīt, tad skrienat. Tad darot šādi te, atrodat vietu, kur atstērties, un notīrīt. Apstājamies. Šis te ir tas svarīgākais. Ieliekam kāju, laknes apakšā, šeit te, šādi te, nedaudz piespiežot, rokas kā parasti šeit, un ceļam uz augšu. Redziet, kā sniegs uzkrīt šīs te kaudzes virspusē. Tātad mēs jau esam snieguši jums 2 mācības par to, kā tīrīt sniegu, kas ir uzkritis pēkšņi negaidīt. Paldies! Ēterā atkal biju es. Iečakojot man jauno frizūru. Atkal sveiciens heiteriem. Visu labu! Tiekamies nākamreiz! 7. raidījumā. Visu labu!